Jaunākās tehnoloģijas labākai dzirdēji. Tā ir iespēja cilvēkiem, kuriem dzirde ir pasliktinājusies, nekļūt izolētiem no sabiedrības. Uzņēmums Reton šajā nozarē darbojas jau gandrīz 20 gadus. Tāpēc arī šodien esam ieradušies šeit, lai runātu par inovācijām dzirdes aparātu jomā. Visā mūsdienu tehnoloģijas iet ļoti strauji uz priekšu, un dzirdes aparāti ir kļuvuši ne tikai dzirdes aparāts, bet vesela komunikācijas iekārta. To var savienot ar mobilo telefonu, var pieslēgt raidītāju pie televizora un dzirdēt televizoru skaņu, klausīties dzirdes aparātos. Dzirdes aparātus var regulēt ar mobilo telefonu skaļāk, klusāk. Retona galvenais sadarbības partners un dzirdes aparātu piegādātājs ilgus gadus ir Siemens. Vārds Siemens no dzirdes aparātiem drīz pazudīs, bet tā vietā būs Signija. Piemēram, šeit mēs varam redzēt dzirdes aparātus, kuri ir bez baterijām. Viņiem ir iebūvēts akumulators, un dzirdes aparātiņu pa dienu mēs lietojam, pa nakti ieliekam uzlādes ierīcītē, un dzirdes aparātiņi no rīta ir atkal gatavi darbam. Līdzīgi darbojas arī visjaunākie moderna dizaina Signija dzirdes aparāts Teleto, kuru uzlādē tiek izmantota speciāla uzlādes ierīce ar iebūvētu enerģijas banku. Tādējādi šos dzirdes aparāts var izmantot arī ceļojumā, nepieslēdzot pie elektrības līdz pat 4 dienām. Ja runājam par iekšējos dzirdes aparātiem, tad arī tajos vērojams progress, un šoreiz tieši izmēra ziņā. Vismazākā gabarīta aizavs aparātiņš ar skaļrunīti ausī. Auss nav aizbāzta, auss jūtās komfortabli. Vismazākā gabarīta iekšavs aparātiņš. Uzliekam silikonu uzgalīti, kurš ir piemeklēts katrai cilvēka ausī individuāli. Šos aparātus var sakomutēt ar mobilo telefonu. Vienas sērijas aparāti, kuru sakomutēšanai ar mobilo telefonu, mums ir nepieciešama šāda papildus ierīcīte. Varam savienot savu mobilo telefonu, sasaistīts ar Bluetooth kanālu ar šo ierīcīti, un šī ierīcīte sazināsies ar mūsu dzirdes aparātiņu. Vai otrs veids, cita aparātu sērija, kur ir paredzēta darbam ar iPhone. Tur mums šī papildus ierīcīte nav vajadzīga. Tāpat varam pieslēgt speciālu raidītāju pie kāda skaņas avota. Un arī, izmantojot mobilo telefonu, pieslēdzam šo ierīcīti mūsu maziņiem dzirdes aparātiņam. Tātad NX sērijas aparātiņiem arī ir ļoti jauka īpašība. Šos aparātiņus var iemācīt atpazīt lietotāja balsi. Cilvēks lieto dzirdes aparātiņus un sāk pats runāt, aparātiņa automātiski samazina pastiprinājumu, tātad samazina cilvēka balss atskaņu ausīs, un cilvēkam tas ir daudz komfortablāk. Arī izmaksas ar mobīlo tālruni vadāmajiem dzirdes aparātiem ir ļoti pieejamas, sākot no 300 eiro. Principā dzirdes aparātus, kurus var vadīt, pārslēgt režīmus, pārslēgt mikrofonus, riņķi vai virziendarbības mikrofonu ieslēgt, pagriezt aparātiņu skaļāk, klusāk, paregulēt skaņas tembru, uztaisīt skaņu augstāku, spalgāku vai zemāku, dobjāku, var ar mobilo telefonu aparātiem, kuri sāk maksāt no 300 eiro. Ļoti svarīgi ir pielāgot aparātu atbilstoši cilvēku dzirdei un vajadzībām. Pretējā gadījumā pat jaunākās paudzes aparāts nespēs pildīt pilnībā savas funkcijas. Dzirdēt un dzirdēt labi, tas vairs nav sapnis. Tā ir realitāte, ko spēj dot modernās tehnoloģijas, kur straujiem soļiem attīstās gadu no gada.